Labdien! Mani sauc Daniela Brāņa. Es esmu Valkas Jānicības ģimnāzijas 3. A klases skolniece. Es apmeklēju mākslas skolu un polimēru māla Pulciņu bērnu un jauniešu centrā Mice. Vēl mani aizrauja arī fiziskās nodarbes, tāpēc iestājos vieglatlētikā. Brīvajā laikā es lasu grāmatas un reizes izlasīju latviešu tautas pasaku Gudrība maksā naudu. Kāds vīrs uztaisījis pārdodamu. Lai gan no redzamām lietām tam tur nebijis nekā ko pārdot, tad tomēr tas katru dienu stāvējis durvīs un gaidījis pircējus. Citi par to smējušies, bet viens nesmējies. Tas iegājis apskatīties. Kas tev īsti te pārdodams? Tas prasīs. Man gudrības pārdodamas. Cik tad maksā viena gudrība? 100 rubļu. Nu tad dod man kādu. Vienu pašu? Šoreiz pietiks ar vienu. Kādu gudrību tev lai dod? Došu tādu. Brauc ar vienu par taisnu ceļu. Sāņus arī tad negriesies. Ja kādreiz pat izliktos, ka pa sāņu ceļu vieglāki ceļa gals sasniedzams. Labi, pircējs aizmaksā un aiziet. Pēc kāda laika gudrības pircējam iegadās ar citiem kopā braukt. Ceļš iet cauri mežu. Meža vidū gadās ciets savs sāņu celiņš. To redzēdams viens iesaucās. Lielais ceļš iet ar līgu. Sāņu celiņš, bet taisni, brauksim pa sāņu celiņu. Nē, gudrības pircējs atbildīja. Es esmu naudu maksājis, par ko lai braucu. Par ko tad tu naudu maksāji? Citi jautā. Par ko maksāji? Maksāji par tādu gudrību proti. Brauc ar vienu par taisnu ceļu. Sāņus arī tad negriesies. Ja kādreiz pat izliktos, ka pa sāņu ceļu vieglāki ceļa gals sasniedzams. Tie nieki, citi iesaucās un nogriež pa sāņu ceļu. Turpretīm gudrības pircējs brauc pa lielo ceļu. Kas nu notika? Gudrības pircējs pārbrauc mājās, nojūg zirgu, atpūšas, izsēžas, izskatās. Šie kā nerādās, tā nerādās. Beidzoties raudzība. Aiziet, visi iestikuši pludmā. Sāņu celiņš bijis tik iesākumā ciets un savs. Vēlāk tas nobeidzies pludmā. Tālāk jūs dzirdēsiet par kādu tikšanos ar gudru un pazīstamu cilvēku Latvijā. Es jūs pastāstīšu par savas klases audzinātājas atgadījumu, kas notika 2005. gadā 9. skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā, Skonto stadionā. Mana skolotāja bija kopā ar deju kopas vainagdzīšu dejotājiem. Uz šiem svētkiem maziem dejotājiem bija jauni un koši tautas tēvi. Meitenēm spilti zaļi svītraini brunči, bet zēniem zaļas vestes un pelēkas bikses. Laikam tāpēc arī viņu deju vieta bija ļoti tuvu skatītāju tribīnēm. Jau pirms paša lielkoncerta bija paziņots, ka šo pasākumu apmeklēs Latvijas valsts prezidente Vaira Rīķe Breiberga. Jau koncerta laikā visi bērni mēģināja ar acīm saskatīt, kur tad sēž prezidente. Kurš gan negribētu redzēt un satikt prezidentu? Kā jums šķiet, vai Valkas maziem dejotājiem tas izdevās? Jā, protams, ka izdevās. Pēc lielkoncerta apsargu pavadībā prezidente pameta skatītāju tribīnes. Prezidentei iznācās iet garām dejotājiem. Viņai visiem sasveicinājās. Tad kāds no dejotājiem pavaicāja, vai var viņu samīļot. Un tad visi vainagdziņa dejotāji apķērās apkārt prezidentei. Tas bija saviņojošs un neaizmirstams mirklis. Vakarā visi steidza zvanīt uz mājām pastāstīt par piedzīvotu. Es arī noteikti kādreiz gribētu satikt prezidentu. Vai man tas izdosies? To tūlīt uzzināsiet. 1, 2, 3, viens tāds īsts.
tāds līks, viens tāds līks, viens tāds paps, stāv kā staps, viens tik ciet, tas var iet. Ej, nu ej, lec un dej, jā, es satikšu prezidentu. Un tagad vien atliek, es satikšu